Cienījamās sēdes vadītāji, mēs esam dzirdējuši, godami kolēģi, mēs esam dzirdējuši daudz diezgan bezskaunīgus projektus. Jā. Atcerēsimies par kapitāla sabiedrību pārvaldību, kur bezgala daudz cilvēkus mēs te ievēlam, jā, kuriem jāsaņem lielās algas. Bet šeit tā bezskaunība izpaužās tādā veidā, ka pirms šīs valdības aiziešanas vēl ir jāpagūst pietuvinātiem būvniekiem kaut ko ieraut un vadītājiem kaut ko nopelnīt. Mēs nesen redzējām televīzijā RB Rail, tas ir Baltijas valstu kopuzņēmuma vadītāji teikto, ka ir bijusi kopēja pārbaude, salīdzināts izmaksas 1 kilometru garam uzbērumam vienādos apstākļos. Tad Latvijā šī cena un izmaksas ir tieši 3 reizes lielākas. Iedomājieties, 3 reizes pārsniedz Igaunijas tāda paša uzbēruma izmaksas. Tātad tas ir vēl par maz, ja ir jānostiprina vēl ar kaut kādiem padomus locekļiem, ar valdes locekļiem. Un ir ārkārtīgi interesanti. Gadiem tika runāts šīs valdības laikā, 4 gadus tika runāts par militāro komponentu, par nacionālo drošību, par tik svarīgu uzņēmumu. Tur taču valdē sēž visi labākie cilvēki. Izrādās nekā. Visi labākie cilvēki sēž citās valdēs kaut kur, ja? Un tagad ir jāļauj kaut kādā veidā apvienot. Ja? Un tad ir jautājums, vai tad šie valdes locekļi strādās katrs ar 50% vienā uzņēmumā, otrā, ja viņi strādās ar lielāku jaudu, tā sakot, šajos 2 uzņēmumos. Un otrs, kāds viņiem būs atalgojums? Es saprotu, ja, ka īsti neviens vairs negrib nākt uz šo valdi, no acīm redzot, mums arī būtu jānosaka, varbūt, ja valdībai būtu jānosaka, kāda tad ir pietiekama alga valdes šajās barotnēs, lai cilvēki strādātu, piemēram, par 10 000 vai 20 000. Varbūt uzreiz ir jāsaka, ka 50 000 mēnesi ir jāpelna. Ja? Varbūt, ka tad viņi būs ar mieru vienā valdē strādāt, nevis 2. Ja mēs paskatāmies tās dažas algas, teiksim, arī it kā ļoti drošības un strateģiskos uzņēmumos, tur ir 200, 150, 200 un pa 250 pārsniedz gadā, ja? Tad 2 valdēs 500 000 laikam jāpelna būt, tas ir viens. Otrs, joprojām nav precizēts kravu un pasažieru plūsmu aprēķins. Ja, tad maksā 9 miljardi vai 10 miljardi. Ja, un katra iestāde valsts kontrole saka vienu ciparu, citi rēķinātāji norāda citu skaitli pavisam šīm izmaksām. Mēs viņus joprojām nezinām. Ministru prezidents Kuberkungs nesen paziņoja, ka šis projekts ir par dārgu. Ja, tad par 10 miljardiem mēs nevaram, par 9 arī nevaram, mēs arī par 6 nevaram uzbūvēt. Un viņš izteica samērā labu ideju, kas ir nokavēta, diemžēl, ka varbūt ir jāpārskata, un tomēr šie vilcieni var iet pa veciem uzbērumiem, ja varbūt viņi daļēji var iet pa veciem uzbērumiem, nevis sākt jaunus. Tātad, ko tad šie apvienojušie darbus, apvienojušie valdēs darīs? Viņi tagad pārskatīs varbūt maršrutus, vai paskatīsies, vai vecie uzbērumi ir pietiekami izturīgi, lai tur laistu šos te jaunos vilcienus. Tas viss ir diezgan smieklīgi. Un pēdējais. Es domāju, ka tie, kas skatījās un sekoja līdzi NATO galotņu konferencei, kas notika Turcijā, pievērs uzmanību ārkārtīgi interesantai lietai, par ko mūsu slavenais LSM klusēja kā ūdenmutē ieņēmis. Tur tika runāts par to, ka dzelzceļi nav derīgi drošības nostiprināšanai. Un Ukrainas piemērs rāda, vai Ukrainas un Krievijas kara piemērs rāda, ka droni iznīcina ne tikai autotransportu ar degvielu, bet iznīcina arī vilcienus, kas pieved šo degvielu. Tas pašreiz notiek Krimā, lai atslēgtu Krimu, ja tad visi Krievijas vilcieni tiek iznīcināti bez grūtībām. Degvielas pieviešana tiek pārtraukta, sāks ekonomiskā krīze. Ko tad lēma šajā NATO samitā? Ka būtiski ir jāatjauno un jāpagarina tas projekts, kas jau bija izdomāts augstākā laikā, ka galvenais, un tagad šī militārā komponenta, kā mēs mīlam teikt, ir mainījusies. Ja karš ir dronu karš un enerģija, jo droni neiet viņi iet varbūt ar elektribu tuvajās distancēs. Ja? Tas ir milzīgs enerģijas pārtēriņš. Tātad tika apskatīts variants, un viņš faktiski jau ir kaut kādā projekta stadijā, kā apakšzemes cauruļvadi, kas nodrošina enerģētisko piegādi, ir jāpagarina no Vācijas cauri Polijai līdz Baltijas valstu robežai ar Krieviju. Restīvi, ja tiešām notiek kaut kāds uzbrukums, tad tā militārā aizsardzība un viss karš tiks bāzēts uz dronu aizsardzības, kuri prasīs milzīgu enerģijas patēriņu,
kuru savukārt var šo enerģiju nodrošināt tikai ar dārgiem apakšzemē pret droniem un raķešu triecieniem nodrošinātiem cauruļvadiem. Šis projekts maksā apmēram 30 miljārdi pašreizējās cenās. Protams, to it kā finansēs NATO, bet šīs galīgās summas atkal nav zināmas. Tur katrai valstī atkal būs jāpiedalās. Un tad ir pirmais jautājums, ka ne jau šī valdība kaut ko vairs izlems. Nākošās valdības viens no galvenajiem jautājumiem būs, vai mēs vispār varam pavilkt 2 projektus. Jo, ko nozīmē NATO? Tās ir mūsu iemaksas. Tātad viens projekts būs 30 miljārdi, ja šo cauruļvadu pabeigšana līdz Krievijas robežai, kas nodrošina enerģisko neatkarību. Un otrs projekts būs Rail Baltica novecojis, kuram nekādas drošības komponentes nav, jo, kā mēs zinām, jebkura militāra konflikta gadījumā tie vilcieni un šie sliedes ceļi tiks iznīcināti. Ko mēs šodien te gribam apspriest? Un kāpēc mēs te sēžam tagad un šādu apšaubām projektu vēl gribam skatīties pātrinātā kārtībā? Vai tiešām piepildās kārtējo reizi austriešu ekonomista Mizasa teiktais, ka viss, kur piedalās valsts uzņēmumi, ir domāts tikai, lai naudu iztērētu valdībai pietuvinātām kompānijām, lai viņi dabūtu pasūtījumus, un varētu atkal taisīt un būvēt 3 dārgākus objektus. Tāpēc es aicinu kategoriski balsot pret gan šo te steidzamību, gan pret šo pašu likuma projektu. Atstājam šo visu nākošās valdības rīcībā, un visticamākais, ka mēs sāksim, tie, kas tiks ievēlēti nākošajā Saeimā, es domāju, jaunā valdība sāks ar izvērtējumu, kāds tad ir šis kravu un pasažieru plūsmas izvērtējums. Un, cienījamie kolēģi, izskatās, ka viņš būs varbūt pat ne 2 reizes, bet 3 reizes mazāks, kā viņš pašreiz ir uzrādīts. Tas nozīmē, ka mums tiešām nevajag nekādas jaunas uzbērumus. Mums nevajag 240 km/h, varbūt mums pietiek ar 200 km/h, un mums vajag 3 vai 4 reizes lētāks izmaksas. Paldies un aicinu balsot pret.